Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs. Konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma. Sanita Vecmane, pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente, 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī maģistra darba autora, un šodien es turpināšu lasījumu no sava maģistra darba. Šodien turpinājums būs par vides nozīmi mācību procesā, 2. nodaļas 4. apakšnodaļa – krāsu nozīme. Nav mazsvarīgi, kādā telpā mēs uzturamies. Krāsa, tāpat kā telpas dekorējums, iedarbojas uz cilvēka psihi, tātad arī uz visu organismu. No mūsu pašsajūtas ir atkarīgs mūsu veselības stāvoklis un darba spējas. Pirmās daļas 2., 3. punktā ir minēts: telpas krāsojumam mazu bērnu nodarbību telpās ir jābūt ļoti vēlams vienā krāsā. Mans viedoklis – siltā, saulainā krāsā, saules dzeltenā vai maigi zaļos siltos toņos. Krāsota telpa ir vispiemērotākā, lai bērni savās skolas nodarbībās justos labi. Saules krāsa rada telpā siltumu un gaišumu, patīkamu noskaņu. Telpā, kura ir zaļos toņos, pie tam maigos un siltos, cilvēks atbrīvojas, jūtams patīkami, zaļš nomierina. Par krāsām varētu uzrakstīt lielu zinātnisku darbu. Šī ir ļoti plaša joma. Tā man 1996. gadā Valdorfa pedagoģijas seminārā teica Veter kundze, gleznošanas terapijas pasniedzēja. Tādēļ šajā nodaļā būtībā ir tikai ļoti mazs ieskats krāsu pasaulē. Informāciju par krāsu iedarbību izmantoju no 2 grāmatām. Citēju arī par krāsu terapiju slimību gadījumos, lai būtu iespējams labāk saprast un novērtēt krāsu lielo iedarbību uz cilvēka organismu. Par krāsu iedarbību informācija no Veļičko grāmatas Akmeņu mistiskās īpašības. Dažādu krāsu iedarbības apraksts. Sarkanā. Šeit un turpmāk šajā nodaļā es Vecmanis, tātad mans, izcelts un pasvītrots teksts. Krāsa aktivizē, ietekmē uzbudinoši, vairo dzīvīgumu. Tā sekmē eritrocītu rašanos un normalizē pazeminātu asinsspiedienu, paaugstina imunitāti. Oranžā krāsa aktivizē iekšējās sekrēcijas dziedzeru darbību, sekmē plaušu audu nostiprināšanos. Dzeltenā krāsa nostiprina nervu sistēmu, palielina kuņģa sulas sekrēciju, uzlabo gremošanu. Zaļā krāsa pātrina šūnu veidošanos un augšanu, veicina audu reģenerāciju un muskuļu šķiedru veidošanos, paaugstina organisma aizsardzības spējas, nomierinoši ietekmē psihi, palēnina sirdsdarbības ritmu. Gaiši zilā krāsa ir pretrunīga.
Drosmīgos un enerģiskos cilvēkus tā nomierina, dara miermīlīgus. Viņiem normalizējas spiediens, sirds puksti ir ritmiski, mazinās muskuļu saspringtība. Elpošana kļūst dziļāka un ritmiskāka. Kautrīgajiem un nedrošajiem tā ir šoka krāsa. Bailes ir krāsotas, gaiši zilas. Tumša zilā krāsa paaugstina organisma dzīvības spējas, veicina nervu sistēmas atjaunošanos, palielina spēju koncentrēties un, ja iedarbojas ilgstoši, ārstē izklaidību. Pelēkā krāsa izsauc apātiju. Nemazāk interesanta šķiet krāsu salikumu psihosomatiskā iedarbība. Melnais, zilais, zaļais palēnina pulsu un elpošanu, pazemina asinsspiedienu. Salikums zilais, zaļais izraisa komforta sajūtu. Ja lieto zilgan zaļo apgaismojumu, var mazināt, bet dažkārt arī novērst epilepsijas lēkmi. Zilās un violetās krāsas salikums ir kaitīgs. Tas var izsaukt nelabu dūšu un migrēnas lēkmi. Krāsas iedarbību uz cilvēku ir ļoti liela, kaut arī ikdienā mēs tam nepievēršam uzmanību. Krāsa iedarbojas pat uz cilvēkiem, kuriem ir aizsietas acis. Ugunīgi sarkanās krāsas vidē viņu pulss kļūst biežāks, dažādu toņu zilā vidē retāks, bet pacienti kļūst manāmi miegains. Rietumu valstīs specializētās slimnīcu palātās attiecīgi arī krāso. Sirdslimniekiem atveseļoties palīdz zaļā krāsa. Ādas slimības ātrāk izārstējams pie dzeltenās, bet pacienti zili krāsotās palātās tiek vaļā no mokošām galvas sāpēm. Taču arī krāsu terapijā pārmērības ir kaitīgas. Tā piemēram, ja intensīva zilā krāsa ir pārmērīga, organisms kļūst nespēcīgs. Tā iedarbojas paralizējoši. Pārmērīga sarkanā krāsa pastāvīgas uzbuninātības dēļ var novest pie neirozes. Pie tam tā pazemina uzmanību un spēju koncentrēties. Savukārt Broņislavas Plūmes grāmatā Seno dziednieku noslēpumi var izlasīt sekojošo. Jau kopš seniem laikiem ar dažādu krāsu izstarojumu un pašu krāsu palīdzību tiek ārstētas dažādas slimības. Šo netradicionālo ārstēšanas metodi sauc par chromoterapiju. Krāsas un mūzika ir viena no galvenajiem faktoriem cilvēka garīgajā pasaulē. Pieredzes bagāti dziednieki apgalvo, ka tieši krāsu terapijai ir liela nozīme viņu darbā. Saules krāsām oranžai, dzeltenai un zeltītajai krāsai ir stimulējošas funkcijas. Tās sekmē visus dzīvības procesus, veicina augšanu, daļēji attīra. Ar dzelteno un zeltīto krāsu iedarbojoties uz attiecīgajiem galvas centriem ārstē sliktu redzi un dažādas acu slimības. Ilgstoša saskarsme ar dzelteno krāsojumu var izraisīt organisma funkcionālus traucējumus. Dzelteni krāsotās kabīnēs daudziem pilotiem novēroja reiboņus, sliktu dūšu, nācās mainīt krāsojumu. Sarkanā krāsa iedarbojas uzbudinoši, stiprinoši, satraucoši. Tā atmodina. Ārstnieciskos nolūkos tā izmantojama ļoti uzmanīgi un piesardzīgi. Senlaiku austrumos ar sarkano krāsu ārstējuši bakas, šarlaku un daudzas citas infekcijas, slimības. Ar sarkano krāsu apstarotas brūces ātrāk sadzīst. Mazgāšanās sarkanā gaismā palīdz spēku, izsīkuma, noguruma, depresijas un melanholijas gadījumos. Dažreiz to izmanto šizofrēnijas, dažādu audzēju ārstēšanai,
ar to iedarbojas uz kāju pēdām, lai noņemtu sāpes. Tā kalpo kā stimulators un nomierinātais vispārēja vājuma gadījumos. Sarkanā krāsa aktivizē acis tīklenes darbību. Cilvēks spēj ātri reaģēt uz to, tāpēc sarkanā krāsa tiek izmantota dažādiem brīdinājumu signāliem. Zaļā krāsa palīdz uzturēt psihisko līdzsvaru. Maiga salāta zaļa toņa šallīti vai kādu citu izstrādājumu pieliekot rīkles apvidū, veicina visa ēteriskā ķermeņa un asins plūsmas attīrīšanu. Zaļo krāsu sauc arī par dzīvības krāsu. Tā ārstē un priecē acis. Ja pēc spraiga darba uzņēmumā vai iestādē strādājošiem darbiniekiem ir iespēja ieraudzīt zaļo dabu, tā nomierina. Zaļā ir cerību, prieka, mūžīgās dzīvības simbolizējoša krāsa. Zilā krāsa, gaiši zilā, safīra zilās krāsas, visi toņi iedarbojas nomierinoši, arī iemidzinoši. Samazina asas sāpes, iekaisuma procesus, novērš drudzi, bezmiegu, nervu sistēmas traucējums. To pielieto pārmērīga jūtīguma, uzbudinājuma, satraukuma gadījumos. Tās starojums samazina galvas un zobu sāpes, iznīcina baktērijas. Dziednieki no seniem laikiem zilas un violetas krāsas papīru izmanto rozes ārstēšanai. Zilā ir gaisa un ūdens krāsa. Tā ir tāluma un augstuma radīšanas efekts. Ar zilo krāsu simbolizē arī gudrību, nevainību, mieru, vēsumu. Sudraba krāsa – tie ir degšanas, griešanas un attīrīšanas stari. Pelēkā krāsa izraisa vienaldzību. Tā ir neitrāla krāsa. Bieži vien to izvēlas biznesmeņi, priekšnieki un cilvēki ar nogaidošu pozīciju. Fiziķi un psihologi, kuri krāsas diagnozē, uzskata, ka pelēkā ir arī slimību krāsa. Ja cilvēku ievieto pelēkā telpā, viņš sāk pagurt un ir vajadzīgi vairāku krāsu uzliesmojumi, lai atkal atgūtu spēkus. Skolās nereti ir pelēki krāsotas sienas, telpas kopumā ir pelēcīgas, kas nevajadzīgi nogurdina cilvēku. Tā ir mana piebilde. Melnā krāsa iedarbojas nomācoši, nospiedoši. To parasti izvēlas cilvēki, kuri nav apmierināti ar dzīvi vai uzskata to par slogu. Jāpiebilst, ka tie, kas valkā melnas drēbes, alaši cenšas tērpus papildināt ar baltiem aksesuāriem, tādējādi demonstrējot vēlmi izrauties no dzīves rutīnas. Daļīgi nepievienojot šim uzskatam par melno krāsu, manuprāt, tā ir arī krāsa, kas liecina arī par ieturētību. Sevis pārvaldīšanu, spēju citus uzklausīt. Piemēram, mācītājiem ir melns amata tērps. Psihologi nereti valkā melnas drēbes. Melnā ir arī kur te palika? Melnā ir arī atturības krāsa. Cilvēki, kas nevēlas sevi izcelt pārējo vidū. Piemēram, izdarīt ko labi, bet tāpēc uzreiz neizcelt sevi citu vidū, vai arī palikt nezināmam. Arī valkā melnu. Tie ir mani novērojumi dzīvē. Tā ir mana piebilde. Baltā krāsa iedarbojas nogurdinoši. To vēlams lietot kopā ar siltām krāsām. Baltā ir tīrības un brīvības krāsa. Cilvēki, kuri izvēlas šo krāsu, mīl visu daļo. Mākslas priekšmetus, skaistas mašīnas,
Tādiem cilvēkiem ir arī nevainojama gaume. Baltā krāsa ir arī pazemošanās krāsa. Gūstā parasti padodas zem baltā karoga. Violeto un ceriņkrāsu pielieto sirdslimību, pazemināta asinsspiediena, funkcionālu traucējumu un citos līdzīgos gadījumos. Violetā krāsa iedarbojas daudz spēcīgāk par ceriņu krāsu. Tā jāpielieto ļoti uzmanīgi un piesardzīgi. Atsevišķos gadījumos tā var būt par iemeslu melanholijai. Violetā krāsa dažreiz tiek dēvēta par pretrunu harmoniju. Tā ir starp augstām un siltām krāsām. Etnologi, kuri pētījuši civilizācijas neskartos Brazīlijas un Āfrikas apgabalus, konstatējuši, ka violetā krāsa šiem iedzīvotājiem ir vismīļākā. Arī bērniem tā nereti tīkama. Ir skolas, kur ir vienmuļi pelēkos toņos krāsotas skolēnu ēdnīcas, skolas gaiteņi ir augsti zilos toņos. Sarunās ar audzēkņiem izskan viņu domas. Nevienam nepatīk telpa pelēcība un drūmums. Skolām šobrīd katastrofāli trūkst līdzekļu. Tādēļ grūti radīt skaistas telpas. Es šeit piebildīšu, ka ir runa par Latviju. Bet var tomēr mēģināt tās atdzīvināt ar atsevišķiem elementiem. Gaiteņos var lūgt skolēnus no mājām atnest zaļos augus. Vizuāli būs vairāk zaļās krāsas. Skolēni var nopirkt savai klases telpai piemērotu un skaistu krāsu. Mēs tā savā laikā darījām. Tad skolas direktoram ir vieglāk risināt finansu jautājumus saimniecības vajadzībām. Ja katrs nedaudz naudas iedod, šādam nolūkam pietiek līdzekļu, bet trūcīgajiem to nevajag prasīt. Viņi savukārt var palīdzēt ar savu darbu klases iekārtošanā. Ikdienā dažreiz netiek novērtēta krāsu iedarbību uz cilvēku. Pamēģiniet, piemēram, uzturēties ilgāku laiku sarkani krāsotā telpā. Pamatojoties uz jaunākā skolas vecuma bērnu psiholoģiskajām un fiziskās attīstības īpatnībām, tiek formulēti sekojoši mācību mērķi, mācību nodarbībām ar šiem bērniem. Šie mācību mērķi aplūkoti nākamajā 3. nodaļā. Šoreizēji tas būtu viss. Visu labu!